Sveiciens visiem! Man prieks šeit būt. Es pateikšu uzreiz. Es esmu par vēja parkiem, esmu par saules parkiem. Man nav problēmas, kad viņi tur ir. Es esmu 13 gadus strādājis Holandē. Esmu dzīvē viņiem bijis klāt. Neredzu tur nekādu tādu problēmu. Bet tam visam jābūt ir ar saprātu un ar pareizu politiku un ar pareizu stratēģiju. Un tieši tas ir tas, ko es gribēju runāt, un tas, ka es 22. gadā nonācu par Saeimas deputātu, es ieraudzīju to, ka mēs pilnīgā hausā Latvijā esam vispār bez eksistējušas enerģētikas stratēģijas. Mēs no apvienotās sarakstu uzlikām 23. gada maijā konferenci, kur memorandu parakstīja visas frakcijas, ka mums ir nepieciešama enerģētikas stratēģija, kur tieši par ko jūs runājam šobrīd, ka mums ir jāsaprot, kas notiks ar mūsu patēriņu. Viņš kāps, ļoti strauji kāps, maz kāps, paliks tāds pats. Kas notiks? Tas ir primārais. Otrais, kādu mēs vēlamies redzēt portfeli. No kā sastāvēs šis portfels? Ir veselīgi portfeļi, ir neveselīgi portfeļi. To mēs redzam. Mēs redzam, kas notiek Spānijā. Mēs redzam, ka savukārt, kur veselīgie portfeļi ir, tur notiek labas lietas, ka nelēkā šī elektroenerģija un ka tur nav šie pārsteigumi. Un mums tā nav. Un ja tev nav portfels un tev nav skaidrība par patēriņu, un tev nav skaidrība, kur tu gribi virzīties, tev arī notiek haoss. Un tas ir tas, ko mēs redzam. Un man prieks, ka izdevās to enerģētikas stratēģiju iekustināt. Man nav prieks par viņas kvalitāti. Man ir prieks, ka Rinkēviča kungu mums izdevās pārliecināt, ka viņam jāpārņem virsroku par to, bet man nav prieks par tā dokumentu kvalitāti un ka viņš ir tik vēlu nonācis pie mums un vēl nav tādā kvalitātē, kā mēs gribētu. Un kas ir galvenais uzdevums enerģētikā valstī? Tas ir izejmateriāls. Elektrība ir galvenais un siltums ir galvenais izejmateriāls, lai mēs ražotu, lai mēs radītu produktus, lai mēs būtu konkurētspējīgi pret citām valstīm, lai mums attīstītos ekonomiku un lai iedzīvotājiem nebūtu pārsteigums, lai iedzīvotāji varētu plānot savus izdevumus un no kabatas būtu jāizvelk tas, kas šobrīd, diemžēl, bieži vien ir jāizvelk. Un lai nebūtu šie pārsteigumi. Neviens uzņēmums negrib šos augšā, lejā, neviena ražošana. Iedomājieties to, iecenot cenā iekšā. Viendien jūs ražojat preces par šādu cenu, nākošo šādu. Jūs nevarat nevienam noteikt, uz gadu kādas man būs cenas. Neviens jums nevarēs to akceptēt. Un tāda ir tā lielākā problēma. Mums galvenais ir droša, lēta elektroenerģija. Es pārskriešu pārti lietām, tās te paliks, es neiešu visam cauri, tāpēc, ka to jau daudz pateicu jau iepriekš, bet ir politiskie uzstādījumi. Kas ir tie politiskie uzstādījumi? Jo politika jau veido to, ko mēs tagad redzam. Un mēs redzam, un ko es ļoti aktīvi redzu, jo es vadu Baltijas jūras 10 valstu enerģētikas komisiju un arī jūras infrastruktūras drošumu, tikko atlidoju šodien no Ālandas salām, kur tieši aizstāvēja gala ziņojumu par šo. Es iedziļinājos visās citās valstīs, arī dzem, kā tas notiek. Un to, ko es redzu lielāko problēmu, kad mums ir uzstādījums no Eiropas, kas ir pareizi, izbeigt energoatkarību no Krievijas gāzes, no Krievijas resursiem, ļoti pareizi. Eiropa to izdarīja. Izbeigt fosilo resursu izmantošanu, skauklis ir labs, tikai dzīvē tas nav tik viegli izdarāms, bet uz to vajag tiekties. Jā, es uzskatu, ka labāk būt neatkarīgiem, ja paši varam, bet ne par jebkādu cenu. Un sasniegt 100% atjaunojumu energoresursu vēja un saules klātbūtni. Šeit man ir problēma. Jo kāds ir izdomājis, ka saule un vējš ir nevis deserts, kam ir jābūt kā desertam, bet tas ir pamatēdienis. Tā kā mēs tagad ēdīsim pamatēdienu vēju un sauli, bet viņam ir jābūt deserts. Viņš ir deserts, viņš nevar būt pamatēdienis. Un izbeigt fosilo resursu importu. Un kas notiek? Mēs aizbeigām no Krievijas gāzes ar domu, lai nebūtu atkarīgi. Bet kas notiek? Mēs nonākam ne tikai no fosilo, mēs nonākam tiešā vienā kontrolē. Jo, ja mēs paskatīsimies, cik saules paneļi tiek ražoti un cik tie ražot 97% Ķīnā. Vēja turbīnas, jā, jūs redzēsiet nosaukumu Vesten vai jebkādu citu, bet komponenti visi 74% ir no Ķīnas. Tātad mēs mūkam no problēmas uz tieši nākošo problēmu, kuri var iespējams būt vēl milzīgāk. Par to ir jādomā, vai tas ir tas, ko mēs gribam. Un šeit ir tas, ko pieminēja, mums diemžēl valstī ir radīts slēpts nodoklis
un viņš jau ir gadiem šobrīd. Ja jūs pastīsieties, kas ir uzrakstīts likumā, tas ir likumā uzrakstīts, tas nav tā. Likumā ir uzrakstīts budžeta likumā, ka Latvenergo ir obligāti 70%, bet minimums 183 miljoni eiro, šeit jūs varat tur redzēt, ir 183 miljoni eiro, ir šogad jāieskait budžetā. Ko jūs domājat, Latvenergo padome un valde dara? Ja jums ir likumā rakstīts, ka jums ir jānopelna obligāti, jūs darīsiet visu, lai izpildītu savu uzdevumu. Un ko tas nozīmē? Šī nauda, piedošana, tiek izpļakarēta pamat vajadzībās valsts aparātā, bet viņa nenonāk enerģētikā. Tātad, jo jūsu kabatām tiek paņemts enerģētikas nauda, paskatieties, cik tur kopā ir nauda. Kāpēc Latvenergo būtu tagad, un ko viņš arī dara, aizņemās starptautiskajos tirgos naudu, kuru viņam jau tikko bija kabatā? Šai naudai bija jākalpo enerģētikā, ja reiz mums ir jāstiprina drošība, mums jāiegulda bāzes jaudās, tad rekurtā nauda bija. Bet mēs viņu vienkārši atņemam, un tas ir pilnīgs neprāts. Tas vienkārši radīs vēl vienu nodokli, kas ir vēl no kabatām tiek izņemts un mākslīgi tiek ielikts budžetā. Un kas notiek, kad valstī nav enerģētikas stratēģijas? Notiek šis, ko jūs jau visi jau šeit redzat. Tieši šis ir tas iemesls, kad notiek tieši šis. Valsts nenoteica, un es gribu atrast to cilvēku. Es vēl meklēju, es Saeimā neesmu atradis to dokumentu, kurš ir tas cilvēks, jo tur tas viss sākās. Kurš izdomāja, ka mūsu augstsprieguma tīklam var rezervēt jaudu jebkurš, bez maksas, un cik grib. Man šķiet, tas ir lielākais, tas ir tas, kas noticis. Jūs redzat šos skaitļus, to, ko tikko minēja, ka neprāta skaitļus, tāpēc, ka tur nebija pat maksa. Labi, pēc tam, kad es 23. gadā, es nemaldos, ieviesa maksu, bet viņi samazināja uz pusi, nekā viņi ordināli bija domāti, no 45 uz 27, ja es atceros pareizi. Kas ir nepietiekami, tad kaut kas bišķiņ sabremzējās, bet jau bija džins izlaists no pudeles ārā. Priekš kam? Un šāds saules īpatsvars nav normāls. Nevar mums valstī būt tāds saules paneļu īpatsvars, kas atbilst drīzāk Spānijai, Losandželosai, jo kas notiek? Mums to saules enerģiju dienā nevajag. Mums dienā nav tas patēriņš tik liels, mums ir no rīta patēriņš, mums ir vakarā patēriņš, bet ne jau tad, kad tieši spīd. Un to jau jūs redzat šobrīd. Kāpēc es saku Dienvidu valstīs? Dienvidu valstīs ir kondicionieri. Viņiem vajag augstumu, viņiem vajag dienas laikā to enerģijas daudzumu patēriņu, tāpēc, ka viņiem vajag augstāk. Mums nav. Mums te vasarā reti, kad es šogad pat neieslēdzu. Tad šis nav pareizā laikā, mums pareizā mirklī, kad mums vajag to enerģiju. Mums vajag citu miksu. Un es tieši šeit runāju. Miks ir pilnīgi nepareizs. Labi, es neiešu tālāk detaļās, bet tas, ko pareizi teica, tīklā jau ir tikai 2000 megavatu pieeja. Mums ir sarezervēts cik pa virsu. Neviens nerunā par to, ko darīs tīkls. Ziniet, uz kā ir tīkls pleciem? Uz visiem mums. Uz mūsu pleciem ir tīkls, tāpēc, ka jūs rēķinājat tieši būs iekšā par tīklu samaksu. Un šeit ir tas, kas noticis. Šeit Igauņi salikuši arī ir kopā tas, kas ir Baltijā pieteikts. Šeit ir tā strīpa, ko ir patēriņš. Te mēs redzam, kāds ir saules, vēja. Šis ir tas stabiņš, kas ir virs patēriņa. Ja sabūvēs visi, skaidrs, ka nesabūvēs. Un nevajag arī baidīt jūs. Nesabūvēs šito. Gribēt jau var, bet bankas neatļaus. Bankām interesē peļņa. Un ja projektā nav peļņa, viņas neatbalstīs. Bet tas ir tas džins, kas ir izlaists nepareizi. Šeit, ja kāds varēs pateikt, pagaidiet, bet jūs taču mums atļāvāt. Likums taču ir par to, ka investīcijas ir jāaizsargā. Nav loģiski, kad viņam ir atļauts, viņš pēc tam savas tiesības izteiks, jo viņam to varēja. Un šeit ir arī kas, es gribēju parādīt, nav svarīgi tie skaitļi, bet šeit ir KEMS ministrija pati pateikusi, lai labām cenām mums vajag 1 līdz 2 gigavatus. Tas ir tas, ko vajag. Kāpēc mums vajadzēja šito? Ja pats KEMS pasaka, ka mums vajadzēja šo 1 līdz 2, tad jūs jau esat jau identificējuši, cik tad vajag. Tad vajadzēja rezervācijas dot uz tik, ne vairāk, ja reiz tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Un te ir tas piemērs, kas notiek. Šeit ir tas, kas ir pieteikts, kas ir šodien,
Un šeit ir mūsu maksimālais, kā jau pareizi rādīja, maksimālā slodze Baltijā. Ja? Un ja tad notiek šis, un šie ir mūsu starpsavienojumi uz āru, jums taču visi saka, ka mēs eksportēsim. Nu, ja būs pat daudz, mēs eksportēsim. Nu, protams, ar smagajām mašīnām jau daudz ko var aizvest produkciju prom, bet šeit ir viens limits. Ja mēs šeit ir 30. gads, jūlijas, simulēts jūlijas, ja visas šīs jaudas piedalītos un viņas strādātu, tā saule spīdētu, vējš pūstu, un šī ir jūsu patēriņš. Diena, nakts, te ir patēriņš. Paskatieties uz tiem pīķiem, kas izaugtu, un neskatoties to, ka to visu sabūvēt, jūs redzēt, ko sabūvēt. Tāpat tās ir 5 dienas vai mirkļi, kad nepietiek, un kad tāpat jāpieražoja. Bet tad ir 10 000 megavatu, un jūs redzējāt, caurplūde starpsavienojumi ir tikai 2400. Tad kur likt to? Nu, nav kur aizvest, tev viņu vajag iekšpusē. Un lietuviešiem, ja es aizraucu pie lietuviešiem, viņi pateiks, mēs tirgosim jums. Mūsie saka, mēs tirgosim lešiem. Igauņi saka, mēs tirgosim jums abiem. Tāda mums nav nekāda sinhronizācijas starp Baltijas valstīm. Un te arī augstsavienojuma tīkls pasaka, ka viņam nāksies ieguldīt naudu, lai šo visu paņem pretī. Kur tā nauda būs? To naudu jau vajadzēs amortizēt un par to saņemt arī samaksu uz priekšu. Jūs rēķināt. Un Latvijas es šeit gribētu parādīt, ka problēma nav mūsos tik liela. Jā, viņa arī ir, bet nav. Pasties, ko igauņi. Es pareizi saku šeit. Igauņi paši spēj saražot 62%, 57%. Mēs Latvijā, tas nevis spējas atvainojas, tas, ko mēs saražojam no tā, kas mums tad vienkārši bijusi izdevīgāka situācija, ka mēs to varam izdarīt. Un lietuvieši ir arī pasties kādi parazīti, viņi nevar saražot to, ko viņiem vajag. Ļoti biežos gadījumos mēs esam tie, kas eksportē un apgādā Lietuvu un Igauniju. Un problēma vienmēr būs. Mēs varam te izstiepties, sarauties, būt labākie no visiem. Ja Leiši un Igauņi neizpildīs savu mājasdarbu un neuzbūvēs bāzes jaudas, mēs visu laiku atbalstīsim viņus. Mūsu teci un hesi strādās Lietuvas un Igaunijas labā, kamēr viņi neizpildīs. Un viņi dzīs augšā cenu, jo mēs esam sala. Mēs ļoti lielā mērā bieži vien esam sala. Un šī cena ies augšā, kamēr nebūs izdarīts šīs. Šeit var arī redzēt, ko Leiši un Igauņi ir bijuši bāzes jaudās vēsturiski un kādas viņiem nokritušas ir. Un mēs esam tie, kas esam audzējuši bāzes jaudas. Mēs bijām ļoti sliktā situācijā 90. gados. Viņi varēja par mums smieties. Šobrīd ir otrādāk. Patiesībā mums ir ļoti labs portfels. Un šeit ir, ko Igaunijas tīkls, augstsprieguma tīkls, nevis Andrs, bet augstsprieguma tīkls saka, kas ir drošā jauda? Drošā. Jūs tur neatradīsiet saulu un vēju. Kāpēc? Tāpēc, ka tīkls un arī augstsprieguma tīkls Latvijā nepaļaujās uz sauli un vēju. Tā nav jauda, ko tu vari ieslēgt un izslēgt, kad tu gribi. Viņa nav patstāvīga. Kā rezultātā ir portfelis, kas šeit ir uzrādīts, kas ir patstāvīgs. Ko mēs te redzam? Igauņu degakmens pazūd, jo viņiem neļaus viņu eksploatēt. Viņš ir ļoti, ļoti piesārņojuši un netīrs. Un arī novecojas. Tad viņi paļaujās uz Latvijas gāzi. Redzat, līdz kuram gadam? Tas pats ir uz Lietuvas gāzi, kur šeit pazūd. Un viņi paļaujās uz importu. Tātad mums Baltijā lielākā problēma ir bāzes jaudas. Mums nebūtu jāizraujās ar tik lielu saules un vēja enerģiju. Bāzes jaudas augstsprieguma tīkli ir tie, kuriem vēl ir palikuši vadībā enerģētikas speciālisti. Viņi mums skaidri pasaka, kur ir problēma. Šeit arī ir aprēķins, un to arī atzīst arī Kems, un arī, kā mēs redzam, ka tā jauda, kas ir vajadzīga optimāli, mums ir 800 megavati. Nu, ja reiz mēs to sauli vai vēju gribam, 1200, bet ne vairāk dotajā mirklī. Un manipulācijas arī notiek. Es šeit negribētu, bet mums arī ministrs saka, ka mums Latvijā, Lietuvai tik lēta cena, tāpēc, ka viņiem ir vējš. Pag. Bet Baltijas tirgus ir viens vesels. Mēs esam tā savienoti, kad ja kaut kas notiek slikti tur, tad cena uzkāp visiem, vai arī otrādāk. Redz, cik reizes procentus mūsu cena gadā ir bijusi identiska.
Nav dienu, izņemot tad, kad notiek kaut kas ar starpsavienojumu, kur vienkārši nevar aizplūst tik daudz elektrību uz Lietuvu vai kā savādā. Nav situācijas, ka mums nebūtu vienāda cena, mums ir vienmēr vienāda cena. Tas nozīmē, mēs te varam sacelt, ko gribam, bet ja Leiši un Igauni neizpildīs mājas darbu, mums tāpat būs dārga cena. Un šī ir tā galvenā problēma. Ja jau reiz gribam tā būvēt tos vēju un sauli, ir jādomā par starpsavienojumu. Latvija ir kā burgera gaļa starp bulciņām. Mums nav neviena starpsavienojuma. Mums viņu nav. Mēs esam atkarīgi no tā, kas notiek Igaunijā. Un mēs redzējām, kā ārauga kabeli Krievijas tankers ar speciālo kabeļu griešanas ankuru. Un kas tad notiek? Mēs esam sala. Mēs nevaram nekur eksportēt to drausmīgo pārbagātību ar jaudu. Ja? Un šis ir svarīgākais strateģiskais jautājums, ja mēs gribam attīstīt. Un lai mums maksā. Un mums visu laiku saka, ka ir deficīts, draudz energo apgādēji. Ne jau saule un vējš izglābs šo deficītu vai to draudu energo drošībai. Saule un vējš nav drošība. Tas ir veids, kā būt zaļākam, jā. Tas ir veids, kādā veidā zaļākam tieši no enerģijas iegūs veidu. Neatkarīgi varbūt no fosilā, bet ne drošība. Kā, gan nav drošība. Un šeit ir vairākās vietās pieminēts, ka visu laiku mums ir slikti, mēs importējam. Pareizi, jau iepriekšējais kolēģis teica, mēs importējam, tāpēc, ka vienkārši cena ir tāda. Mēs patiesībā varētu daudz vairāk saražot, ja būtu viena lieta sakārtot. Un šeit ir arī Kems izvēlās parādīt, cik mēs esam nepilnvērtīgi, jo mēs atjaunojam energoresursos esam tik vāji. Jo mums ir tik maz saule un vējš. Pagaidi. Bet taču pie atjaunojumiem resursiem taču pieskatāms arī ir ūdens. Ne? Ja mēs pieliekam hesu, kas tad notiek mums Baltijā? Mēs neesam tādi pabērni. Un tad šis ir portfels, kas jāskatās. Kāpēc mēs mērķiecīgi izņemam viņu ārā? Mēs jāskatās uz kopējo portfeli. Tur nav tādu. Ja? Mēs nedrīkstam sev parādīt sliktāk, nekā patiesībā esam. Un tas ir tās manipulācijas, kas notiek. Un te ir pareizi norādīja. Viena svarīga lieta, ko es braukāju pa 10 valstīm apkārt un tieši vērtējot, paskatāmies šeit. Un es runāju ar norvēģu kolēģiem. Jūs zināt, kā tur Norvēģija ir apvainojušies un tagad cilvēki šūmējās. Viņiem visu Norvēģijā dārgi, izņemot vienu lietu. Elektrība viņiem bija super lēta, dēļ viņu hesiem. Viņi var apgādāt sevi un visus kaimiņus. Dāņi var uzvesties tā, kā viņi grib ar savām vēja turbīnām, tikai tā iemesla pēc, ka viņiem ir 3 savienojumi ar Norvēģiju. Ja viņiem pietrūkst, Norvēģi vienmēr iedod. Tāpēc tev, ja tu gribi būt baigais ar vēju un sauli, tev jābūt super kaimiņam, kas tev vienmēr piešpricēs. Un tas, kas notiek ar Norvēģiem. Bet kas ir noticis? Un es jūs parādīšu, paskaties šeit. Vēja valstis, ja? Holanda, kas ar cenu notiek? Dānijā, kas ar cenu notiek? Paskatāmies uz valstīm, kam ir portfelis ļoti balansēts un kam ir atoms. Šeit ir atoms, šeit ir HES, ļoti HES. Viņi visu var izdarīt ar HES. HES ir kas? Tu vari ieslēgt un izslēgt, kad gribi. Tas nav tā kā tur, kad spīd vai nespīd vai pūš. Un šeit mēs redzam, ka daudzās tabulās tiek ļoti manipulēts. Šeit neiešu detaļās tā, bet piemēram šeit. Termostacija, viņa rāda, ka Kems rāda, ka Latvijas apstākļos ir ļoti, ļoti dārgs. Un visās starptautiskajās tabulās tāpat ir iekšā. Tā ir meli. Kāpēc? Ja mēs visu samaksājam, ka viņš strādā koģenerācijā, ka siltums nododās Rīgai, un tādā veidā elektrība ir lēta. Abi divi iegūst. Šis skaitlis un visās tabulās nekad nav kopā ar koģenerāciju. Viss ir tā, ka pūš gaisā siltumu. Bet mēs taču varam paņemt. Un tas šis aiziet uz 70, 72. Kāpēc mēs to nerādām Latvijas apstākļiem? Kāpēc mēs rādām šādu negatīvu, sliktu? Ja mēs, kāpēc? Un te ir daudz, kur šāds kļūdas. Un šeit pat rāda Kems, ka jo gāze esot tik dārga, nav. Jā, viņi ir nedaudz dārgāk. 25 bija pirms tam, tagad ir 3,3. Jā, nedaudz. Un ir slikti, 151 reku pat rāda, 130, 160 eiro. Un mēs izpūšam gaisā to, ko jūs samaksājat visu, lai strādātu TECs ļoti efektīvā režīmā. Mēs 180 000 megavatus gadā, un es to nesaku, to saka pats Latvenergo, izpūš gaisā, kur varēja nodot Rīgā.
Un Rīgā ir tā tik sačakarēts tas siltuma tirgus, kad mēs 2 vietās ražojam siltumu ar šķeldu un tecāvela gāzi un laižam gaisā. Samaksājam CO2 kvotas un vienkārši brutāli laižam gaisā. Un to saucam par zaļu. Tas ir tas iemesls, kāpēc jums saka, ka vasarā mēs pērkam importējam. Tāpēc, ka tecis varēja strādāt vasarā, nodot siltumu gandrīz pa velti Rīgai, bet viņi neņem pretī. Pa velti varēja apkurināt 18,000 dzīvokļu. 18,000 mājasainicības gandrīz pa velti varēja saņemt siltumu cauram gadam. Izpūtām gaisā. Tāpēc, ka kādam tas ir izdevīgi. Šeit ir vēl viena lietiņa, ko arī nerāda. Jums rāda visu laiku, cik lēta ir vēja un saules enerģija. Lētāk par citiem. Jā, taisnība. Taisnība tikai tad, nevis, kad viņi ir jūsu rēķinā, bet tā, ka viņi ir ražošanas vietā. Jo kas notiek? Lai aizvestu to sauli un vēju līdz jūsu rēķinam, ir jāiegulda balansēšanā, jo saule un vējš nebalansē. Hess un tec balansē. Ātoms arī. Balansēšanā, tīklā, ir nenormāls investīcijas jāveic tīklā, jo no 100% saule tikai var radot 10% gadu griezumā, vējš 3,5%. Bet tīklā ir jāinvestē, viņam ir vienā mirklī jābūt spējīgam paņemt pretī. Tad mēs visi sametamies, lai šitie varētu nodot tīklā. Un, ja tu saliec vēl tā arī utilizācijas izmaksas, piemēram, kas būs un vajadzīgs, tad tas viss paliek nemaz tik pievilcīgi vairs nav. Vai arī ir konkurētspējīgs, jebkurā gadījumā tecis, bet tikai jums to neparāda. Jums pasaka, cik tas lēti ražošanā, bet ne rēķinā. Savukārt speciāli tecis tiek parādīts sliktāks. Ja tu paņem koģenerāciju, viņš ir daudz labāks. Un mēs jau uzbūvējam, ka mums koģenerācija. Ļoti maz pasaulē ir valstis, kam ir iespēja izmantot siltumu, kam vispār vajag siltumu. Mēs tikai ziemeļos esam tie, kam vajag siltumu. 75% tecis pasaulē strādā nekoģenerācijas režīmā, tāpēc, ka viņiem nav kur likt to siltumu, vienkārši pūs viņu gaisā, tāpēc, ka nevajag siltumu. Mums ziemeļniekiem viņu vajag, un mēs efektīvi varam izmantot. Un šeit ir arī balansēšanas. Igauņi pateica, ka viņiem būs 20% klāts elektrības cenā šogad, diemžēl, dēļ tā, kad ir jābalansē. Un kāpēc jābalansē? Jo vairāk sauli un vēju ieliec, īpaši sauli, jo vairāk ir balansēšana nepieciešama tīklā. Kāds par to samaksās? Tas ir tīkla pusē. Vējš un saule nemaksā par šīm lietām. Un te ir tas Norvēģijas piemērs, ko es teicu, ka es tikos ar Norvēģiem. Viņiem tīkls izmaksas bija šādas cilvēkiem. Viņiem bija elektrības cena šāda, ļoti lēta, un tīkla balansēšana maksāja 40 miljonus gadā. Viņi uztaisīja vienu savienojumu ja es nemaldos, ar Vāciju, un te ar Angliju. Rapsies, kas notika ar šo savienojumu izbūs laiku, uzliec izmaksas uz 400 miljoniem gadā tieši balansēšanas. Tad Norvēģi cilvēki samaksā par to, lai būtu ērti vāciešiem un angļiem saņemt lētu elektrību, bet viņi dabūja ieguldīt. Un kas tiks uzbūvēts ar Latvenergo runājot, es negribu, ka jūs baidaties. Es nepiekrītu, ka jums rāda tik baisas tās bildes. Pats Latvenergo un arī pasaka to, kad realistiski Latvijā no pieteiktiem būs šitik. Un vairāk arī neuzbūvēs. Jo loģiski neviens nefinansēs to ārprātu, ir arī bankās tomēr ir ar veselo saprātu cilvēki. Un finansējumu vajag, neviens jau nemētāsies tāpat apkārt. Bet, kad džins ir ārpus pudeles, tas ir taisnība. Un tas ir tas, ko Latvenergo pats pasaka, ka viņi redz realizējam šos projektus. Šos 4, ne citus. Šie 4, viņuprāt, ir realizējami, pārējiem, viņuprāt, nav realizējami. Un viņi arī paši pasaka, kad ir 500 megavatu iespējas viņiem radīt vēja parkus. Bet tajās visās rezervācijās, kur jūs redzējāt, nav Latvenergo. Tad tās visas rezervācijas jaudas ir bez viņiem. Viņiem pat nav, viņi jau pat nav iestartējuši rindā. Un tā ir tā lielākā problēma. Un te notiek tās dažādas manipulācijas, kā viņi tiek pie šīm jaudām, lai realizētu savas strateģiskās ambīcijas. Un ko darīt? Ir jāizstrādā Latvijas enerģētikas stratēģija, bet tā ir jābūt balstītāji uz Baltijas koncepciju. Mūsu Baltijas tirgus vai enerģētikas viss tas musturs, kas ir uzbūvēts, viņš uzbūvēts Padomju Savienības laikā. Un viņš bija ļoti labs un ir labs. Un viņš ir komplementējošs. Lietuvai bija ātoms, mums bija Hess,
Igauniem bija degslāneklis, viss bija sabalansēts un vienotā sistēmā strādāja. Mēs nevaram domāt, ka mēs te savu stratēģiju, lējuši savu. Tas nenotiks, jo tīkls ir vienots. Mēs esam vienotā salā. Tāpēc tur jābūt ir Baltijas koncepcijas nav. Viņas vienkārši nav. Jo mums jau pat stratēģijas nav, kur nu kāda Baltija. Un bāzes jaudas ir jautājums, starpsavienojuma jautājumi, balansēšanas tīkls, patēriņu. Un šis ir ļoti svārīgs jautājums, ko jums neviens normāli neatbild. Ja tu domā, kāds būs patēriņš, tad tev jāatbild uz šīm jautājumiem. Vai mēs auto elektrificēsim un cik daudz elektrificēsim? Un cik daudz mēs iesim uz to, jo tas ir patēriņš. Šis ir nopietns patēriņš. Gāzes plītiņas. Mums ir 320,000 gāzes plītiņas. Igauni jau sen bija pārgājuši uz elektrību. Mēs viņus pārējām uz elektrību, jo to mums liek Eiropa. Tas nav forši dedzināt gāzes dzīvoklī, tas arī nav veselīgi. Bet ja mēs to darām mērķiecīgi, tad tas būs arī patērētājs un nopietns patērētājs kopā ņemot. Daram, nedaram, tas neviens nav atbildējis. Mājas apkurināsim ar siltumsūkņu vai ar gāzi. Kāds ir koncepcija? Ja ejam uz siltumsūkņiem, tad ir vērts to ražošanu likt pretī. Ja neejam, nav. Šie jautājumi nav atbildēti stratēģijā. Tādu nav tur iekšā pietiekami. Un noteikti nepieciešams ir ģenerācijas portfels saprast, to, ko jau iepriekš runājam. Somija, Zviedrija ir ar foršu pareizu ģenerācijas portfeli. Tāpēc viņam nelēk augšā lejā cenas tā kā to. Mēs gribam uztaisīt rollercoasteru, jo tas ir vienīgais, kas iznāks no šī visā. Un izvēlēties selektētas vietas, kā pareizi teica. Es vispār no sākuma nevarēju saprast. Es nesaprotu, kāpēc kacināt jūs, kas ir iemesls kacināt Jūrkalnu, jūs šeit, Salacgrīvu un tā tālāk. Kāpēc? Mums ir, un es pats paņēmu, paskatījos, šeit es uztaisīju, es pats paņēmu karti, kāda ir mūsu energoapgādes karte, tīkli, un es paņēmu militārās padomjas savienības bāzes. Viņš ir degradēta teritorija. Tur neviens neko nedara, nebūvē, un tur cilvēki blakus nedzīvo. Un paskatieties, kur viņas atrodas. Viņas visas atrodas uz elektrolīnijām. Tātad viņas ir klāt. Tātad tur ir elektrība bijusi, un tur ir vilksteši padomju laikā. Viņas visas mērķiecīgi tur. Viņas ir prom no cilvēkiem. Daba jau ir sačakarēta. Koki nav jāgriež. Vide jau ir. Kāpēc šīs nevarēja no sākuma izlikt un pateikt valsts taisu vienu IVN-u, militārās bāzes jau tā man ir problēma, viņas ir tuvumā un nav cik IVN procesu, kur vienkārši pelnu gan IVN cilvēki, gan vienkārši bezjēdzīgi tērēt naudu un resursu, nevajadzīgi iztaisīt vienu un uztaisīt konkursu. Kurš grib nākt šeit iekšā un kurš visefektīvāk apsaimniekos? Viss, viens IVNs, nav prom no cilvēkiem, nečakarē nevienam prātu un jums, ka pie blakus mājas būs. Un kur ir rezultāts? Varēja būt rezultāts. Tā bija jādara šīs lietas, manuprāt. Nu, lūk, tad ko darīt? Baltijā trūks bāzes jaudas. Vispār neviens nerunā par bāzes jaudām. Un privātais var risināt šos vēja jautājumus, bet es nedomāju, ka privātais var risināt modulāro atomstāciju, piemēram. Un man šķiet, modulāro atomstāciju būtu tas virziens, kur būtu Latvijas Energo jāinvestē šī nauda, ja aizņem tā nauda. Nevis ar visām cīņām jākonkurē ar privāto. Priekš kam? Tā ir kapitāla sabiedrība, viņa dara valsts kapitāls, ir to, ko nevar izdarīt privātais. Starptautiskā ar Zviedriju un investēt kontrolējumās bāzes ģenerācijas jaudās. Un koncentrēties mērķiecīgi, man šķiet jābūt hibrīdu parkiem. Jo tādi, kas var operēt, saulīt spīd, nespīd, vējš ir, ka tu var operēt ar šādu. Nevis katru atsevišķi, tie ir ļoti tīklam nepatīkam, ka tev ir, iedomājieties, un kas notiek Spānijā. Piemēram, jums ir 900 megawatu parks saules, nāk mākonītis un jums tīklā pazūd 900 megawatu. Un mākonītis aiziet un akli 900. Un šīs te balansēšanas problēmas, tās jau ir tas, kur tīklam ir jāmenedžē šie parki un kāpēc viņi nav tik patstāvīgi. Tu jau to tik ļoti prognozēt nevar. Un Latvijas Energo pleņi jānovirza enerģētikai. Tas arī paldies. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!